tu izvēlējies savu studiju programmu? Atnākot dzīvot un strādāt uz Rīgu, es biju pabeigusi tikai bakalaurus, un es gribēju maģistrūru. Man sen bija tāds sapnis ar maģistrūru un ideāla gadījumā doktoratūra. Un tad es meklēju divus variantus, vai nu stāt Latvijas universitāti, vai šeit RTU. Un RTU uzvarēja tikai tāpēc, ka šeit bija vakara lekcijas, jo LU bija dienas lekcijas, tur bija pilnās dienas, man liekas, pat no 2 sākot, man bija tāds darbs, to neapvienošu. Un tad tāds 4:30 ideāli var paspēt no darba atskriet, un vakara lekcijas, lai gan, protams, bija tie garie vakari, bet labi arī Covid sākos. un tad tu no darba pārslēdzies pa taisnos, Teamsā, Zoomā, bet tikai tāpēc, kad tās lekciju laiki, tas bija, kāpēc es izlēmu. Jā, man liekas, tas liels bonus tieši maģistra studijām, kad ir tieši vakaros un kad nav nedēļas nogalās, kā tas mēdz būt citās studiju programmās. Vai arī, piemēram, tiešām, ka ja visa diena labāk tu izdali tiešām kaut vai visu nedēļu, bet vakaros, lai tu normāli vari tikt, lai tev nevajag domāt, kā darba atprasīties, kas pa kam, lai tu varētu tikt uz tām lekcijām. Kā tu izvēlējies savu studiju programmu? Vispār tas tāds ļoti netīšām, laikam, jo man bija sākumā plāns iet uz Kultūras akadēmijas filmu režiju, tad es tur netiku. Vienkārši pazīstama no mūsu institūta, viņi bija tajā skolas izstādē, un viņi mums, kā draugiem, mēs visi bijām pazīstami, visi no Liepājas, viņi tikai stāsta mums, jā, tur vidas inženierija kaut ko tādu piesakaties, ir ļoti forši, un es tiešām par to vairāk nedomāju, man bija tāds, otrais variants, tad jā, es netiku, un tad kaut kā es vienkārši nenomainīju. Bija vēl doma datorzinātnes, bet labi, ka es neaizgāju, jo man liekas, tas pieprasījums nav tik liels kā šīm. Šis bija ļoti grūts jautājums. Kur iet mācīties un pirmkārt meklējot bakalaura studijas. Man galvenais plāns bija atstāt kaut ko pēc sevis un tīrākā vide. Atstāt pēc sevis tīrāku vidi izklausījās diezgan labi, tad, kad es ieraudzīju to vides zinātni. Tas studiju programmu es uzreiz apskatījos, izlasīju, man patika programma. Es tomēr meklēju tādu vietu, kur būs interesanti, kur būs laboratorijas darbi, kur būs ekskursijas, lai varētu izbraukt kaut kur arī ārā. Jā, un īstenībā pēc studiju programmas, mūsu studiju programma man patika visvairāk. Un arī pēc tam es turpināju arī mācības maģistratūra šeit pat. Tāpēc man liekas, ka es izvēlējos pareizu vietu. Vairāk gribējās ar materiāliem strādāt. Un bija tāds aizdoms, ka tas varētu arī notikt šeit. Jā. Līdzīgs kaut kas notika mums materiāla zinībās, ka mēs ar kādiem polimēriem ņemāmies un mēs taisījām jaunas materiālus, pēc tam testējām tos, un tas nenormāli patika, un es gribētu īstenībā, lai mēs to turpinātu arī darīt. Jo pirms tam es vidusskolā mācījos vides dizainu, kas ļoti labi sakot ir vides inženierija. Jā, tiešām. No mākslas un dizaina uz zinātnē aiziet tādā ceļā. Tas tā organiski notika, bet es daudz ko nezināju par šo jomu. Es pieteicos un tad tikai par to sāku lasīt. Ka tas ir visas saules paneļi, visas vēja turbīnas. Es šajā studiju programmā sakritības pēc, teiksim tā. Jo, kā es minēju, man nebija īsts mērķis kļūt par vidas inženieru, kad es uzsāku mācības, bet man bija mērķis kļūt par inženieru. Un apskatot piedāvātās programmas RTU, arī citur, arī Jelgavā un citās universitātēs sapratu, ka RTU labāk inženieri virziens liekas. Un izvēlējos to, ka vismazāk jāmācās. 3 gadi. Tur bija arī šodien, kad bija tas skolas izstāde, tad arī ievēroju, ka arī citur varētu 3 gados pie inženieru kļūt, bet vidas inženierija laikam pirmā nāca pretī, un es arī pieteicos un tiku, un viss tā arī es esmu. Jā. Man atkal tā situācija bija bijusi pavisam savādāka. Es esmu ieguvis mežsaimniecības tehniķa izglītību tehnikumā, un man tieši gribējās tā praktiskai zināšanai par dabu un meža apsaimniekošanas procesiem iegūt tās tehniskās zināšanas, kā vispārīgi tiek īstenots varbūt kaut kāda politikas ierosinājumi un vispārīgi tāda tehniskā puse, jo mums bija tīri tāds praktiskais par mežu un tīri tikai mežs un viena tāda konkrēta tēma. Šeit tā tēma likās tāda ļoti plaša, bet tajā laikā ļoti koncentrēta un zināšanu veicinoša.